Vietējie var, vietējie dara ir stāsti par novada uzņēmīgajiem cilvēkiem un pašvaldības atbalsta iespējām darītājiem. Šajā reizē par uzņēmēju darbības atbalsta konkursu Līvānu novads var. Šajā gadā pieteikšanās konkursam norisināsies no jūnija un aicinām sekot līdzi informācijai Līvānu novada pašvaldības tīmekļa vietnē līvāni.lv. Un varbūt tieši tev, mazais un vidējais uzņēmēji, konkurs var palīdzēt īstenot savas idejas. Ieklausies pieredzes stāstos no konkursa dalībniekiem. Es esmu zirgu sētas Šaurītes saimniece. Mums saimniecībā ir pieejami 10 zirgi. Mēs piedāvājam izjādes, gan apgūt pamatiemaņas cilvēkiem, kuri ir bez priekšzināšanām, kā arī piedalāmies dažādos pašvaldības pasākumos, gan vizinam kāzes, gan arī mums ir iespēja pieteikt turistu grupas un parādīt mūsu saimniecībā pārējos mītošos zvērus, kas ir gan auniņi, kazas, pundurukši, mājputni dažādi un truši un iespējams, protams, arī zirgus paķemmēt, ne tikai vienkārši izvizinoties ar viņiem. Mēs atrodamies Jersikas pagastā Vucenos. Tas ir nepilni 4 km no Līvāniem. Laipni lūdzam! Līvānu novads varas piedalīs 2023. gadā. Šā konkursa finansējumu mēs izmantojām saimniecībā zirgu sētas Šaurītes treilera iegādei. Iesniegšanas procesu projekta vērtēja ļoti vieglu. To var izdarīt jebkurš cilvēks ļoti ērtā veidā, iesniedzot visus dokumentus Līvānu novada domē centrā, informācijas centrā. Lielākie izaicinājumi bija dabūt treileri mums lietotu, jo jaunie treileri diezgan dārgi maksā. Jā, šis ir tiešām būtisks atbalsts jauniem uzņēmējiem, jo šis projekts nav tik sarežģīts kā lielākie projekti, kas iesniedzami LAT, un ļoti ērti izmantojami un ļoti viegli uzrakstāmi. Mūsu saimniecībai tas noderīgs bija ļoti, jo tādā veidā mēs esam vairāk mobīli dažādos Līvānu novada pašvaldības pasākumos. Mani sauc Inga Salmiņa. Šobrīd strādāju ar savu stikla kausēšanas darbnīcu Stikls no Līvāniem. Šobrīd nesen darbnīca ir paplašināta. Izveidots stikla kausēšanas darbnīcas komplekss arī ar gatavo darbu salonu, āranodarbību vietu un iespēju radošajām darbnīcām. Un pie manis var iepriekš piesakoties, braukt, apskatīties, iegādāties stikla darbus, pasūtīt, piedalīties radošajās darbnīcās, veidot savus darbus. Šobrīd darbnīca atrodas Līvānos, Upes ielā 7, un par darbnīcas darbiem var apskatīties arī Facebook lapā Stikls no Līvāniem. Konkursā piešķirto finansējumu izmantoju slīpēšanas iekārtas iegādē. Ļoti noderīga iekārta ar horizontālo virsmu slīpēšanas, kuru joprojām darbnīcā izmantoju. Projekta iesniegšanas process, manuprāt, bija samērā vienkāršs un saprotams. Katrā ziņā, man liekas, tas ir pieejams katram, kas tiešām vēlas piedalīties šajā konkursā. Šādu konkursu, manuprāt, ir vērts organizēt, un tas ir arī būtiski uzņēmējiem, sevišķi uzsākot uzņēmēju darbību. Un arī manai darbnīcai priekš tā brīža tas bija būtisks atbalsts. Šobrīd darbnīca tiek attīstīta tālāk, bet iegādātā iekārta tiek lietota joprojām. Šis projekts bija būtiski priekš manas darbnīcas attīstības, un es to ļoti novērtēju.